skaitās virslīgas čempions arī viņš. Bet bija devies uz Nīderlandi, tādā neprofesionālā līmenī. Un tagad atkal Jamamura krīt, un šoreiz gan pendele tiek fiksēta ar otro reizi. Jamamuras centieni noved pie sekmīga iznākuma un ir tas spēlētājs, kurš ir gāzis. Jā, šeit šoreiz līdz bumbai Mārups 33. numurs netiek. Kermanī vai būs spējīgs pārspēt Mārupas vārtsargu Bareiku. Kermanī raida bumbu vārtos un no 11 metru soda sitiena atzīmes ap pusstundu ir nospēlēts un šīs spēles pirmie vārti. Un redzam, Kermanī ar skatienu nomāna skatās vārtu kreisajā stūrī vārtsargu. Draudīgu uzbrukumu. Jamamura. Piespēle soda laukumā un 2-0. Tiesnešu karodziņš pacelts netiek un izmanto šo te slāpjo laukumu, lai tiktu pie skaistām bildītēm arī Valmieras komandas spēlētāju sezonā. Un Jamamurām rezultīvu piespēle. Nu, principā varētu jau arī par abiem vārtiem ieskaitīt rezultīvas piespēles Tokija Jamamurā. Izvirzītais uzbrucējs 25 Mamadou Dembelē. Un tagad atkal jāglābja vārtsargam, bet nav neviens, kurš noslaucītu vārtu priekšu. Un Frašs Kermanī gūs savus otros vārtus šajā spēlē. Lūk, vai mankārtumā Frašs Kermanī. Tur arī pats trāpa savam pretspēlētājam sitiens no distances un pats Kermanī. Kā bija uzņēmis ātrumu, tā arī devās priekšu. Lūk, šeit ar elkoņu šķiet pa pakausi trāpa Kermanī. Stepānova sitiens. Mārupas komandas rindās nīderlandiešu futbolists. Varbūt viņš ko varētu izdarīt, bet nu pagaidām neizskatās, ka Mārupa. Un nu tagad gan tik līdz aizrunājos, ka kā viss šajā spēlē cauri un mums te vairs nav ko īsti paši redzēt. Nu redz, ka tomēr Mārupa viens vārds atgūst un aizvadīt. Bet uz maiņu nākušais spēlētājs Denis Avdejevs. Viņam tikai otrā spēle šajā pirmās līgas sezonā. Atrod Jamamuru. Jamamura šodien jau vairāk kārt pie vārdu gūmiem ir bijis. Opā! Ir arī šoreiz vēl vienu rezultīvu piespēli nopelna Jamamura. Vai pendels nopelnīšana skaitās rezultatīvu piespēli vai nē? Otrā vai trešā rezultīvā piespēle šajā spēlē. Tā kā, nu, Jamamura varētu teikt tā, nu tāds Valmieras šīs spēles varonis.